Rīcības plāns, kas aizvedīs tevi pie lielākas peļņas, un es tev būšu līdzās kā piemērs, un tu varēsi skatīties, vai tas strādā vai nē. Es katru dienu esmu pieejama sociālajos tīklos, un ir iespēja vērot un skatīties, vai man ir izaugsme vai nav. Un viena no lietām, ko es sapratu, ko es gribu darīt citādāk, man ir uzrakstīts tagad uz lapas, un es gribu, lai tas, ko es tev tagad pasaku, tas ir ne tikai mēs skaisti parunājam, bet tas ir reāls plāns, ko tu vari pierakstīt tūlīt pat klausoties arī sev notos un uzreiz ķerties klāt pie lietas. Ir lietas, kuras tu vari būt spītīgs un negribi darīt, jo tu uzskati, ka tas tik un tā neaiznesīs tevi pie rezultāta vai nav jau jēga, bet es esmu pamanījusi, ka es esmu tas cilvēks, kura arī meklē vieglāko veidu, kura grib kaut kur nočītot, un ja kāds saka, Helīna, ir jāsporto, lai būtu labs augums, es visus tos 28 gadus biju teiks, ka es to nedarīšu, un tas vienkārši nav par mani. Līdz, kā saka, tu saproti, ka nav laikam cita ceļa, lai uzturētu sevi skaistā formā, un būs tik un tā jādara. Tā kā nevilcinies, nemeklē, nečīto atrast mazāk strādāt un vairāk pelnīt, bet vienkārši ej un dari, ja tev patīk vai patiks mans rezultāts. Un varbūt tu šo visu klausīsies un tev liksies, nezinu, vai tas strādā, tu varēsi ļoti labi vērot man līdzi, jo šis, ko esmu uzrakstījis, tas ir mans nākamās nedēļas plāns. Varbūt tas aizņems nedēļu, varbūt tas aizņems mēnesi, bet es zinu, ka es to gribu izmēģināt un es to reāli arī izdarīšu. Ko man tas ienesīs, es noteikti dalīšos ar rezumē, bet ir pāris tādas lietas, kuras es izrakstu priekš sevis, lai vienkārši ietu, darītu un kļūtu vēl labāk. Viena no tajām lietām, ko esmu pamanījusi, ir atrast vidi, atrast cilvēkus, kas ir jaudīgāki par mani. Un manā darba sfērā tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka visus savus uzņēmēju darbības gadus es esmu pati kārpījusies, vai arī esmu maksājusi mentoram, kuras tādu atradu elementāri, skatījos no apvidus, kur ir tiešām uzņēmēji, kas ir sasnieguši krietni vairāk un kas arī dalās. Dalās vai nu podkāstos, dalās vai nu kaut kādos radio vai, Spotify platformās, jebkas, kur ir cilvēks, kurš dalās. Un īstenībā tādi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām, bet tādi ir un nevis tie, kas vienkārši runā, bet tie, kas parāda ar savu darbību, ka viņi tiešām ir veiksmīgi. Jo vienkārši filmēt podkāstiņus, kad tev pašam nav ko parādīt, tas ir strādājoši vai nē, šādos viedokļos es īsti neieklausos tā saknē. Tāpēc mums bija dzīvē šāds cilvēks, kurš ir sasniedzis krietni vairāk, viņš kļuva mums uzņēmēja darbībā vienā brīdī kā spēcīgs mentors, un es tur biju arī gatava maksāt naudu. Tā kā mans viens no ieteikumiem maksā par to, lai tevi konsultē, maksā par to, lai tev kāds no malas pasaka, kā labāk, vai arī kārpies pats un patērē nedaudz vairāk laika un enerģijas un, protams, arī naudas. Un tas bija mans moments, un kur es sastapu šādu. Tagad pēdējā laikā darbojoties iekšzemes zino, man ir cilvēki, kas ir sasnieguši vairāk par mani un sasnieguši, saprot man pareizi, nevis uzņēmēja darbībā, protams, mūsu Elindi ir sasniedzis krietni vairāk, bet viss ir atkarīgs no tā mērķa, uz ko tu ej. Ja tu ej uz mērķi paplašināt savu konkrēto biznesu, tad arī tajā apvidū meklē šos cilvēkus. Bet, ja es, piemēram, gribu vairāk attīstīties iekšzemes zino, tad, protams, es tieši arī tur meklēšu cilvēkus, kur man var dalīties. Un ko es ar šo visu garo ievadu gribu teikt? Tik tiešām man saslēdzās viena no fīčām. Tad, kad man kāds pasaka, Elīna Mauls, jā, tu esi malacis, un šis cilvēks ir vienkārši cilvēks no malas, tu viņu nezini, un tāds vienkārši forši iedvesmas vārds. Tu tajā ieklausies un tev ir tāds forši. Bet ja tev, pieņemsim, es uzrakstītu, Instagramā vai tev personīgi WhatsAppā un pateikt, Klau, wow, es reāli esmu pārsteigta. Es apstājos, ieraugot tavu darbu un gribu pateikt, ka tu esi reāls malacis, vienkārši malc tālāk. Un kā tad tu uztversi šo lietu? Mums izdega lampiņa. Saproti mani? Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kurā cilvēkā tu esi gatavs ieklausīties, lai tik tiešām tu sāktu darīt. Un, ja tu redzi, kad ir kāds cilvēks, kas tiešām tev pasakot šo, tu sāc kustēties un centies būt tā cilvēka tuvumā biežāk. Un es pieķeru sev pie domas, ka man ir šāds cilvēks, kura vārdus varbūt ne uzreiz es saklausu, bet pēc pāris dienām es sāku to vēl vairāk gremot, jo man patīk tas rezultāts, ko viņi dara. Man patīk tas, kā viņi sasniedz, un es gribu būt tuvāk, un ja man būs jāmaksā, es maksāšu par to. Ja man būs jāstrādā vēl vairāk, lai būtu tā cilvēka tuvumā, es to darīšu, tāpēc, ka man patīk tas, kā viņi dara lietas, man patīk tas, kā viņi
viņa sasniedz. Es gribu tāpatās. Un tas nav aiz skaudības, tas ir tikai aiz ticības, ka es ticu, ka es arī esmu radīts kam lielākam. Es gribu būt pie tā saldā ūdens, lai arī es kļūtu saldāka, vēl labāka un jaudīgāka. Un šis ir viens no momentiem. Otrs, sāc pierakstīt reāli uz papīra. Es nejokoju, nečakarējies, es tev nelieku rakstīt lielos memorus un pilnās klādes, bet paņem pildspalvu un raksti. Es tev izstāstīšu, kāpēc. Tas vienkārši strādā psiholoģiski. Kad tu uzraksti, tu vēlreiz to pārdomā. Kad tu uzraksti, tava roka iziet cauri vēlreiz ar domām tam, ko tu gribi. Un es, kad tikos ar sev augstāk stāvošu sievieti, mēs tiešām uzrakstījām 3 lietas, kas man ir jāizdara. Vienkārši 3 lietas. Un es atnācu mājās, un es vēlreiz ar roku sev atgādināju šīs 3 lietas. Es paņēmu vēl notos pierakstīt šīs 3 lietas. Un tad es atvēlēju konkrētu laiku, kad man laika nav, jo ir svētku periods un ir šausmīgi daudz darbs. Bet es saku, nē, Līna, tu paņemsi un tu uzrakstīsi savus mērķus. Un mans mērķis ir iedot motivācijas plānu savai komandai. Mans mērķis ir tikt galā ar esošiem cilvēkiem, ar kuriem ir jau iesāktas sarunas un paturpināt tās līdz galam. Un 3. mans mērķis ir iesaistīt naudu, lai palīdz jau mums ar esošiem izdarītajiem darbiem, plāniem, jeb padarītajiem pa šo gadu, uzrakt gaisā visus datus un iesākt komunikāciju tieši ar šiem cilvēkiem, ar kuriem mums jau ir bijis kāds saskarsme gada laikā. Tā kā šie ir tādi globāli, kas paņem laiku, tā ir komunikācija, un viņa negarantē tev kaut kāds rezultāts, bet esmu nospraudus kā mērķi, ka es to vēlos izdarīt, jo man ir pieredze, ka kādam tas ir izdevies. Man patīk jums teikt uzreiz kā reāli pa faktu savus piemērus, jo es neredzu jēgu vienkārši skaisti runāt, nepasakot, kas tad ir, Elīna, tie tev mērķi, tie tev plāni, ko tu vēlies. Un jā, rekur man ir šeit, manā rītā man ir rekur sievas lūkšanas spēks. Šo es būšu godīgi lasu tajā brīdī, kad es jūtu, ka man ar vīru sačakarējušās attiecības un ka viņas var uzlaboties. Tad, protams, mana bībelīte, to es lasu tajā brīdī, kad es jūtu, kad es emocionāli esmu ka man ir vajadzīga šī barība, man ir vajadzīga tāda dziļāks Dieva vārds. Un tad man ir, protams, sinepju graudiņš, ko es lasu katru dienu. Un tad man ir lapas, kuras vienkārši ir, un es sāku drukāt un rakstīt, pat ja es tās lapas izmetīšu ārā, man patīk uzrakstīt. Un tad es to visu pārkopēju savos notos, vēlreiz uzrakstot, lai dienā skrienot man telefonā ir mans mērķis priekšā acīm reāli, un ja vajag, es pielieku arī pie leduskapja to, ko es vēlos sasniegt šajā nedēļā vai šajā dienā, lai es čista to nepalaistu garām. Tādā veidā es eju uz mērķi. Vēl ko es daru, tā ir 3. lieta. Es meklēju veidu, kurus varu mācīt to, ko es esmu, kā saka, sev nospraudusi. Tātad man ir bijusi iespēja tikties ar cilvēku, kas ir jaudīgāks. Man ir izvirzīts mērķis. Es to mērķi esmu paņēmusi un uzrakstījusi sev uz lapas. Un 3. lieta, ko es daru, es meklēšu tagad cilvēkus, kuriem pastāstīt par to, ko esmu apņēmusies darīt. To es daru tagad šeit. Atrodi ausis, ar ko padalīties. Padalies savai otrai pusītē. Padalies savam darba kolēģim ārpus darba. Padalies ar saviem vecākiem. Uzrakst sociālajos tīklos. Mīzīgi, vai ne? Bailīgi, bail, ka neizdarīs. Es šeit arī lieku jums un stāstu. Jo es zinu, ka es dēļ savu spītības to arī paņemšu un izdarīšu. Un vēl viens tāda gudrākā atziņa, ko es sapratu šajā rītā. Nenosaki citu vietā. Atkārtošos. Nenosaki citu vietā. Es sev uzdevu jautājumu, kāpēc man ir bijuši īstenībā tik daudz iesākti sarunas vai tik daudz iesākti darbi un nepabeigti līdz galam. Jo, kā jau es jums teicu, tiešām tavā dzīvē viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Tu viens esi racējis, bet komandā tu esi lielāks. Un vai nav bijis tā, ka tu savā attīstības ceļā esi jūtis, ka tieši cilvēks tev līdzās vai tev zināms ir atkarīgs no tā, vai tev tālāk izdosies vai nē? Un varbūt tu esi pārtraucis komunicēt ar šo cilvēku vai uzrunāt šo cilvēku tikai tā iemesla dēļ, ka tu pats esi nolēmis tā cilvēka vietā, ka nebūs. Atkārtošos. Es sev pieķēru reāli tikko pie domas. Es taisīju sev cilvēku sarakstu, ar kuriem es esmu vispār iesākusi komunicēt un sarunas vadījusi par savām tālākajām attīstības lietām. Un man tāda sajūta, ka rakstot šo cilvēku vārdu uz lapas, es jau esmu pateikusi, ka nebūs. Tu esi mēģinājis varbūt 1 reizi vai 2 reizes, bet tu nolēmi, ka nebūs. Un tad es uzdevu sev jautājumu, Elīna, bet Elīna, cik daudz tev bija reizes jādzird par sevi šo lietu, ka tu vari,
ka tev izdosies, ka tev sanāks, līdz tev tiešām sanāca. Nu, kaut vai elementāri filmēt vai uztaisīt pasākumu priekš sievietēm. Kā tev liekas, cik reizes man vīrs pilināja par to, kad es esmu tam radīta? Ka man tas tiešām izdosies. Man liekas, vispār no apkārtējiem arī sev zināmiem draugiem es to dzirdēju reizes. Nu, man liekas, kad 500. Līdz es tiešām noticēju un sāku virzīties tam, ka man sanāks. Līdz es izsludināju pirmo storiju, kad davai sievieti savācamies. Tas tā kā pilinājās. Iedomājieties, ja mans vīrs pēc pirmās man pateiktā šīs lietas, es jau būtu sākus rīkoties. Kā tad ir ar tevi? Tad kāpēc tu nosaki cita cilvēka vietā, vai viņam būs ar tevi strādāt vai nebūs, vai viņam izdosies vai ne, ja tu neesi gatavs pilināt no savas puses, ticot, un tiešām, ja tu tici, ka tam varētu izdoties, tad nenosaki tā cilvēku priekšā. Un tas arī nozīmē un apstiprina man šo Dieva vārdu, ko es lasīšu un sinepju graudiņā. Esi pateicīgs par to, kas tev jau ir. Reizēm mēs meklējam jaunus darbiniekus, jaunus kolēģus, jaunus cilvēkus, jaunas iespējas, bet te pašā brīdī mēs atstājam novārtā to, kas īstenībā mums jau ir šis resurs, mums jau ir īstenībā apkārt gan talanti, gan cilvēki. Mēs vienkārši esam nolēmuši viņu vietā, kad nebūs. Nu, saprot, man pareizi neaizējam galējībās, ir tiešām cilvēki, ar kuriem nebūs. Varbūt nevis tam dēļ, ka viņi to nevar, bet tāpēc, ka tu saproti, ka tu negribi ar viņiem. Tā arī var, un tas nav slikti. Ir tiešām jāsargā savu sirdi no toksiskas vides. Bet es izrakstīju vismaz 10 cilvēkus savā sarakstā, ar kuriem es vēlos nokomunicēt vēlreiz. Izveidot varbūt darba vai biznesa attiecības vai mēģināt uzlabot attiecības vēl vairāk. Un nākamā lieta, ko es gribu tev pateikt, darbojies jau ar esošo resursu, kas tev ir. Jo mums ļoti patīk visiem kaut kas jauns, jauns. Un īstenībā tu vari pajautāt, cik tu 3 mēnešu laikā esi uzsācis kaut ko jaunu vai padomājis par kaut ko jaunu. Un tas viss ir kaut kur uzkāries, un tu atkal meklē kaut ko jaunu. Un tu tā arī neesi pabeidzis to darīt. Tad ir jautājums tev tāds. Varbūt tomēr vajag atrakt gaisā, kas tad ir labi izdevies un maukt tajā. Izvēlies to, kas ir vislabāk tev strādājis un maus līdz atstienam. Jo pagaršot 15 jaunu šokolādīšu garšas, tas ir ļoti easy. Bet ēst visu laiku non-stopā vienu un to pašu, tāpēc, ka tu zini, ka tas ir labi, ka veselīgi un ilgtermiņā tas tev atnesīs labus figūras augļus. Tas ir nedaudz sarežģītāk. Tas, kā man patīk īstenībā, mīļie, es jums nemelošu, bet es biezpienu ēdu 8 gadus katru rītu. Ķīnā tikai es netiku pie biezpiena, bet man īstenībā bija biezpiens līdz uz 1. nedēļu. Un viņš man nesabojājās, par ko es brīnījos. Man visur bija leduskapīts mazais, bet es nedēļu vēl tur Ķīnā ēdu biezpienu katru rītu Latvijas paņemto. Jā, šausmas. Bet ziniet, ko es daru, lai mans biezpiens ieiet iekšā? Es visu laiku mainu garšiņas. Man ir vienmēr cita veida jogurts klāt, un es jums negribu samaloties, bet šeit var redzēt, ka es tiešām viņu ēdu. Šeit man ir zemeņu jogurtu ar melenēm un zemesrieku sviestu, reizēm slieku ar banānu, reizēm sādu tikai ar grieķu jogurtu, reizēm sādu viņu pliku, mainu ogas, bet visu laiku ir viens tas pats biezpiens. Es nezinu, man vienkārši garšo, bet laikam garšo tikai tāpēc, ka es pamainu to pieeju. Šis ir vēl viens piemērs tev, kad ir lietas, kuras ir labi darīt, būt pateicīgam par to, kas tev ir, mainīt nedaudz pieeju, bet turpināt. Un šis ir mans mērķis, ko es jums jau nolikusi. Es ticu, ka tas man strādās. Līdz šim es laikam esmu arī to darījusi, bet ne tik apzināti, kā tagad uzrakstot uz lapas. Tas nozīmē, ka tad, kad tas nav apzināti, tas aizņems tev krietni vairāk laika. Kā es jau teicu, ja tev nav mērķis, tad visticamāk līdz savam gala rezultātam tu iesi krietni ilgāk. Un tagad mēs dodamies brīvdienās, un mans dēls ir atnācis pasveicināt un pateikt jums labrīt, vai ne? Ko? Pateiksim visiem labrīt? Labrīt. Izčičējies? Jā. Nu, šis podcasts mums ar šo arī beigsies. Paldies, ka tu mums seko. Jo? Pasaki visiem čau!